Talsu novada pašvaldības izpilddirektors amatā stājās pirms 5 mēnešiem, kad novads jau strādāja ar 4 darba dienu modeli. Arī viņam pašam pienākumi bija jāizpilda 4 dienās, taču Agris Rozenfelds to esot uztvēris kā jaunu pieredzi. Protams, bija darbi, kas kavējās, kur prasījās arī strādāt tajā piekdienā, jo arī daudz sanāksmes ir piekdienā, bet neko darīt. Bet tagad esam atgriezušies pie 5 dienām un ceram, ka tā komanda mums nostabilizēsies un arī iekavētie darbiņi tiks iedzīti un tiksim ar visu galā. 4 darba dienu modelis gan neskāra visas nozares, piemēram, pedagogi strādāja pilnu darba laiku, arī skolēnu autobusu vadītāji, dzimtsarakstu nodaļa un izpilddirektors skaidroja, ja bija darbinieki, kuri tiešām netika galā ar pienākumiem, tika skatītas iespējas strādāt 5 dienas. Valdemārpils turisma informācijas centra vadītāji atzīst, ka atgriešanos agrākajā ritmā uztver ar atvieglojumu par mierīgāku darba vidi. Es teiktu, ka tā bija arī laba mācība, kā varbūt tās plānot savus darbus, kā saplānot visu, lai varētu paspēt. Un patiesībā tagad atejot uz 5 dienām atpakaļ, tas pat varētu būt arī zināms iegūms. Pirms nepilna gada, pirms budžeta pieņemšanas, viskaļāk protestēja Talsu kultūras centrs un Talsu novada muzejs. 4 darba dienu modelim un līdz ar to arī samazinātam atalgojumam nepiekrita vairāki kultūras centra darbinieki, tāpēc pilnībā nomainījusies radošā komanda. Muzejā tādu darbinieku, kas nepiekrita 4 darba dienām, nebija. Varbūt tāda, kas apsvēra, ja neatgriezīsies 5 dienas, ka viņi varētu no šī gada vairs neturpināt. Kopumā tas, protams, nav slikti. Līdz galam tās problēmas neatrisina. Piemēram, lai samazinātu izdevumus, muzejs zaudēja 7 amata vietas. Tās šobrīd neatgriežas. Darbs jāizdara palikušajiem darbiniekiem un, protams, 5. darba diena ar to palīdzot tikt galā. Mēs turpinām strādāt, bet bažējamies mazliet par to kvalitāti. Kopumā varbūt, ka, protams, ļoti forši pašvaldība atrisināt tās problēmas, bet mēs te pašā laikā saprotam, uz kā rēķinu viņi atrisināja viņas. Visas pašvaldības darbinieki solidāri patiesībā, jā, kā saka, sametās savā ziņā, atsakoties no tā atalgojuma. Protams, tas bija proporcionāli ar tām samazinātām darbstundām, tā kā viss kārtībā, tas gluži nav tā vairāk literāri tā izsakoties. Kaut kādā ziņā uz to darbinieku rēķinu jau tas arī ir. Daļa novada vadības jau atzinusi, ka 4 darba dienu modelis nebija pareizais. Process bija ilgs, smagnējs un radīja papildus slodzi palikušiem darbiniekiem. Tomēr finansiālo rezultātu tas devis. Arī šis gads gan nebūšot viegls un stingri jāpieturas pie rīcības plāna. Tas, ka palielinājusies minimālā alga valstī, problēmas Talsu novada pašvaldībai nerada. Valsts mums dod papildus finansējumu un tā daļa mums nosacīs to minimālās algas pieaugumu. Pārējās algas nevaram, kā saka, celt līdzvērtīgi minimālajai algai. To uzreiz mēs varam pateikt, bet galvenais, ka mēs atgriežamies 5 darba dienās un ar veco atalgojumu. Pašvaldībā joprojām vairākas neaizpildītas vakances, un izpilddirektors uzskata, ka atgriešanās pie 5 darba dienām palīdzēs jaunus darbiniekus atrast, jo interese par darbu bijusi, taču 4 darba dienu dēļ interesanti agrāk nolēmuši tām tomēr nepieteikties. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni, speciāli RTV.